Brigita Dejus ir Rīgas Tehniskās universitātes jaunā pētniece, kuras pētnieciskais darbs ir saistīts ar ūdeni, notekūdeņu monitoringu un attīrīšanu. Mana draudzība ar bioloģiju jau sākās diezgan agrā vecumā, ap pamatskolas laiku. Man patīk lasīt, izzināt, kas notiek dabā, skatīties, pētīt, un tad bioloģija visu šo arī ietver. Arī ap 9. klasi jau skaidri zināja, ka ūdens būs mana tēma, jo ūdens ir nepieciešams katru dienu. Mēs varam bez daudz kā izdzīvot, bez ūdens un gaisa galīgi nekādīgi. Un tad viens no pētāmajiem jautājumiem, kas arī šobrīd ir ļoti aktuāli, ir kā no notekūdeņiem attīrīt farmaceitiski aktīvās vielas. Un tad savā disertācijā skatījos, vai mikroskopiskajām sēnēm ir potenciāls vai nav. Mikroskopiskajām sēnēm piemīt divas lieliskas īpašības. Viena no īpašībām ir tā, ka mikroskopiskās sēnes aug reženi un daudz, un tad šī biomasa spēja absorbēt, piemēram, šīs farmaceitiski aktīvās vielas, un otra ir, ka mikroskopiskās sēnes savas vielmaiņas procesā rada aktīvas vielas, ko sauc par enzīmiem, un šie enzīmi var sadalīt šīs farmaceitiski aktīvās vielas līdz tādam stāvoklim, kas apkārtējā vidē vairs draudus nerada. Bieži vien zinātnē nav atbildi jā vai nē. Patiesība ir kaut kur pa vidu. Un arī ar sēnēm ir ļoti līdzīgi. Sēnēm ir potenciāls, bet vēl ir ļoti daudz jautājumu, ko pētīt un skatīties, lai tiešām šīs sēnes nākotnē varētu izmantot. Pēc disertācijas es domāju, ko darīt tālāk. Noteikti es gribēju palikt saistībā ar notekūdeņiem un ūdeni, un tad sasaucās šis ar to Covid laiku, un mums Latvijā attīstījās diezgan spēcīgs novirziens par notekūdeņiem balstīto epidemioloģiju. Tas nozīmē, ka notekūdeņus mēs izmantojam, lai skatītos, kāda ir slimības gaitas attīstība. Mēs tieši nesen ar kolēģiem nopublicējām zinātnisko rakstu, kur mēs pierādījām, ka ievācot datus ne tikai notekūdeņos par to, cik ir daudz šīs ģenētiskais materiāls šajā notekūdenī, bet ja mēs arī nosakam slimības tipus, mēs varam daudz precīzāk paredzēt uz 2 nedēļām priekšu, kā slimība attīstīsies un kādi būs šie iespējamie scenāriji, tātad modelēt šo situāciju. Un tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi, jo tad mēs atkal varam palīdzēt saprast epidemiologiem, kādi varētu būt iespējamie scenāriji, un arī lēmējiem pieņemt pareizos attiecīgos lēmumus un tātad redzēt un paredzēt uz priekšu. Brigita ir pārliecināta, ka zinātne nedrīkst palikt laboratorijas gaitiņos vien. Tāpēc viņa ir iesaistījusies arī Eiropas komisijas okeāniem un ūdeņiem veltītajā misijā, kur darbojas kā padomes locekle un tīra ūdens vēstniece Eiropā. Mēs katrs dzeram dzeramo ūdeni. Mums Latvijā varam lepoties ar to, ka mums ir plaši dzeramā ūdens resursi, bagātības, pazemes ūdeņi. Un es aicinu ikvienu, es saku, nepērciet plasmasas pudelī dzeramo ūdeni, un mums pa krānu tek brīnišķīgs ūdens. Lieciet to savā pudelē un veldzējiet slāpes šādā veidā, jo tas ir gan vidē draudzīgi, tātad tas ir vistiešākais un ērtākais veids, kā samazināt piesārņojumu. Tas ir stilīgi un tas ir arī izdevīgi un gudri.